Pirmais iemesls, kāpēc nav labi, ne iepriekš, ne līdz šim, ir nepietiekama informētība un izpratne. Un nepietiekama informētība un izpratne pilnīgi visās pusēs, sākot ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri īsti neapzinās savus pienākumus un tiesības attiecībā pret kopīpašumu. Viņi nezina arī savas iespējas, kur viņi var vērsties pēc palīdzības vai kādā veidā viņi var iegūt finansējumu saviem projektiem, kādā veidā viņi var organizēt šo te kopīpašumu apsaimniekošanu, kādā veidā veidot īpašnieku kopību un tātad kopīgi apsaimniekot pēc iespējas efektīvu savu īpašumu. Bet nepietiekama informētība un izpratne arī no pašvaldību būvvaldes puses, valsts pārvaldes puses, jo, kā jau te tika pieminēts, teiksim tā, uz revīzijas veikšanas brīdi, kas bija 18. un 19. gads, faktiski valstī nebija korektas datos balstītas informācijas par ēku stāvokli. Ja valstī vai būvvaldēm nav informācijas par to, kāds ir faktiskais stāvoklis, ne privāti īpašnieku ēkās, ne pat pašvaldībai piedarošās ēkās, tad arī ir grūti veikt kaut kādas mērķtiecīgas sistemātiskas darbības, lai šo situāciju uzlabotu.